Varbūt nedaudz neparasti, bet bērni un jaunieši ir bieži viesi Liepājas Rasa atkrituma poligonā Ķīvītes. Ko viņi tur dara? Viņi iepazīstas ar atkritumu apsaimniekošanu un dažādiem vides jautājumiem. Tagad tas varēs notikt pavisam oficiāli, jo Liepājas Rasa ir saņēmis Liepājas izglītības pārvaldes licenci vides stundai interešu izglītības jomā. Patiesībā mēs jau ar sabiedrības izglītošanas darbu jau nodarbojamies labi sen. Tie jau vairāk gadi, kā mēs bērniem un pusaudžiem rīkojam šīs te vides skolas, kā mēs vadām ekskursijas pa poligonu, lai iepazīstinātu ar to Liepājas atkritumu saimniecību, atkritumu tādiem šķirošanas pamatiem un visu to. Tāpēc jau tā ideja par to, ka vajadzētu mums tālāk attīstīties un to visu tā oficiāli noformēt radās jau. Tas arī kādu gadu jautājums ir. Šogad mēs tā saņēmāmies un beidzot noskaidrojam izglītības pārvaldē, kādas ir nepieciešamās prasības, lai šo te vides izglītības savu programmu akreditētu, jo tas ar to jau nekas nebeigsies. Mums tie plāni ir tādi, ka tālāk un tālāk attīstīties šajā nozarē, pat cik mēs esam tagad ar jauno atkritumu apsaimniekošanas plānu esam arī reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs, tad arī viena no mums deleģētajām funkcijām ir šī sabiedrības izglītošana par šo zaļo dzīvesveidu, atkritumu, teiksim, to pareizi apsaimniekošanas organizācija, mums ir jāizglīto sabiedrību. Izglītības pārvalde atzīst, ka tā nav bieža praksa, ka interešu izglītības licences izņem uzņēmums, kuru pamatnodarbošanās nebūtu nav saistīta ar izglītību. Jāsaka godīgi, patiesībā nē, manā pieredzē tādu nav. Programma ir ļoti daudz un dažādi, bet vairāk vai mazāk katrs dara, teiksim, savā tajā specifikā. Ja viņš ir frizieris, tad viņš tātad pasniedz frizieru kursus, bet tieši to, ka tas būtu tā kā ar atkritumu apsaimniekošanu un citām šīm darbībām saistītā jomā, pēkšņi izglīto jauniešus kā vides un ekoloģijas jautājumos. Tāda iniciatīva ir apsveicama, mēs gaidām vairāk šādas piedāvājumus, un mēs gaidām tiešām interešu izglītības programmu dažādību jauniešiem, un gaidām viņu sākot no pirmskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem, kā arī jauniešiem. Tā kā es domāju, ka Liepājas Rasa būs kā iniciators un tāds dzinulis arī citiem. Bet kādēļ vispār šāda licence ir vajadzīga, ja reiz Liepājas Rasa jau gadiem organizē dažādus konkursus, vides stundas un akcijas bērniem un jauniešiem? Pēc izglītības likuma katra pašvaldība var tātad piešķirt un licenzēt izglītības programmas vai nu interešu izglītībā vai pieaugušo neformālā izglītībā. Un tas vienkārši ir kā viens no kā programmas akreditācijas dokumentiem, kas arī būtu atspaids vecākiem par to, ka viņi zina, ka viņi tātad sūta savu bērnu interešu izglītības programmā, kur ir saņēmusi licenci. Tas nozīmē to, ka tur viss ir drošs un ka nekādas muļķības tur neiemācīs. Mums ir pilnīgi pārliecība par to, ka tas notiek labiekārtotās telpās, kad ir izstrādāta kārtīga programma, kur ir tātad formas, mērķi, uzdevumi, un ka jaunietis vai skolas vecuma bērns saņem viņam interesējošo un vajadzīgo informāciju. Liepājas Rasa ir pārliecināts, ka ja bērnu sabiedrība kopumā izpratīs vides jautājumus un kādu kaitējumu nodara atkritumi, ja tie tiek uzglabāti nevis pārstrādāti, tad būs vieglāk pārliecināt cilvēkus šķirot atkritumus. Tieši bērni ir tā sabiedrības daļa, kas uzklausa un spēj pārliecināt arī savus vecākus un līdzcilvēkus. Ir ļoti dažādi skolnieki, ir ļoti dažādas arī šīs te intereses. Dažāds vecuma līmenis arī saprotiet. Piemēram, šodien brauc Bauskas vidusskolas, skolnieki. Viņiem ir reāli, viņi brauc ar tādu plānu apskatīt šo poligonu, nevis kaut kādā vispārējā ekskursijā, kā vienu no pieturas punktiem. Tā atšķirība ir šo dažādo ekskursiju un dažādās motivācijas, kādēļ viņi šeit brauc, ir tādi, kas tiešām brauc skatīties, kāda šī atkrituma apsaimniekošanas nozara tiek attīstīta, kā tiek pārstrādāt šī atkrituma, kas tālāk notiek. Viņiem konkrēts mērķis ir, protams, tādi skolnieki, kur, brauc no tālākās vietas, uz Liepāju, pie Reizes, tā mēs apstīsimies ar mūsu muzeju, pie Reizes varbūt tās, izstaigāsim te poligonu, tas te laika aizpildīšana nedaudz ir. Vērtīgāk, protams, mēs uzturam tos ekskursantus, kur brauc speciāli lai mums. Liepājas Rasa vides stunda ir ieguvusi lielu popularitāti Latvijā, un skolēnu grupas ierodas no visdažādākajām vietām. Un tieši tā vides stundas sadaļa, kurā pareizi jāšķiro atkritumi, parasti vislabāk patīk skolēniem, jo, kā izrādās,
tas nemaz nav tik viegli, ja nav zināšanu un izpratnes. Piemēram, ka folijas ir metāls, nevis papīrs.